Jā, bet sāksim mēs ar vienu pamatīgu talku, un talku, kurā soliņi dažos parkos kļuva zaļāki. Nu, pareizāk sakot, tieši vienā parkā, un ne tikai soliņi, bet arī viss parks. Un tas ir Ebeļmuižas parks Ziepniekalnā, kur tagad ir tāds kārtīgs bērnu laukums, kur bērniem paspēlēties, izskraidīties, izšūpoties, un, protams, arī tiem, kas ir saguruši, apsēsties. Jo, jā, gan es, gan arī vēl daudz cilvēku parūpējās par to, lai šie soliņi būtu ne tikai uzstādīti, bet arī smuki nokrāsot visādās krāsās. Mēs jau tur mazliet cižitā iemet to aci un redzēju, ka tur daži cilvēki, parka apmeklētāji nebija diezko apmierināti. Kā viņiem iemīļotais soliņš tagad ir atņemts uz pāris dienām. Viņiem tur nebija atņemts, vienkārši salikt jaunu soliņu, no rīta viņi tur varēja sēdēt, un tad ieradās visa lielā vārza, pulksten 11. un sāk to visu krāsot, nu tad loģiski. Jūs taču paši zināt, kad kaut kas ir nokrāsots, ir jāļauj nožūt. Skatāmies. Piektdienas pirmspusdiena kņud no pieaugušo priekiem, no bērnu čalām, jo tādā netipiskā vietā Ebeļmuižas parkā ir atklāts jaunums, proti, varētu teikt, bērnu pilsētiņa un ne tikai. Protams, arī soli, kuru šodien krāso sabiedrībā pazīstami cilvēki. Kāpēc viņi to dara un kā viņiem tas izdodas, tūlīt iesim lūkot. Fredī, tu uzreiz no viena darba uz otru skrieni. Jā, darbu ir likām tagad pavasarī, vasarā, dārza darbi, parku darbi. Vai tu vispār zini, kāpēc tu esi šeit ieradies? Jā, es gribu zaļi krāsot, bet zaļa krāsa no zaļas krāsas es atteicos, es pasūtīju kaut kādas pasteļu tonīšas, tādas oranžīgas ar tā skaitā. Nu tā vispār. Kāda tad būs tava ideja solam? Nu tāds... Nezinu, tāds franču impresionisms varētu būt. Tādām vieglām punktētām kustībām sataisīsim. Parasti es šajā tehnikā neesmu strādājis. Es esmu vairāk naivists, bet man liekas, ka to var apvienot. Kā tev vispār ir ar dārza darbiem? Tu kaut ko šī verē vai īsti esi pilsētas puika? Nē, es esmu balkoni. Man uz balkona aug garšvielas un tā visādi. Bet tā jau šādi patīk kaut ko uzaudzēt. Vai uzkrāsot? Nu, teikšu, kā ir. Diletantisms būs baigs. Es baigi reti to daru. Labi, nu tad lai tev labs diletantisms šodien. Naivisms. Naivisms, tieši tā. Kaža, es skatos, tu esi nenosakāmas krāsā to visu izdarījis. Šis beņķīts ir 3 draugiem, kas atnāk apsēsties un lai katrs zina savu vietiņu. Lai negrūstās. Vai čukre, kur šitā manējā? Bet nu nav taisni īpaši. Tur vienam mazāk sanāk. Labi, jā. Kā tev vispār tas, kā kaut kur atjauno, uztais kaut ko pavisam jaunu parkos? Ir cilvēkiem, kā es te dzirdēju, jau vecākas sievietes nāca teica, ļoti labi, ir večām, kur apsēsties un ir bērniem, kur spēlēties. Jā, jo es domāju, ka jo tās lietas ir smukākas, jo cilvēkiem švakāk ceļās pirksts viņus apkrāsot, dedzināt un tam līdzīgi ņemties. Vismaz kādu laiku, es ceru, tas smukums arī saglabāsies. Šeit ir arī tas auklis, it kā dzīvot zaļi, vai tu pat dzīvo zaļi? Es cenšos iespēju robežās darīt tā, lai mani mazbērni varētu atļauties tādu pašu dzīvi kā es. Dāmas, ko jūs darat ar Kažas gara darbu? Viņš tā centās un jūs tagad tīrat nos. Nebija labs droši vien, ja? Kaža nebeidz procedūru, jo redziet, pusstundu viņš ievelkās un pēc tam ir jānoslauka. Aha, skaidrs. Kāpēc? Ir Kažas izvēle, Kažas toņa, mēs tikai viņu pabeidzam. Viņa darbi. Šodien sabiedrībā populāri cilvēki ir atbraukuši nokrāsot solis. Nu, kā viņiem ir ar to krāsošanu un mākslu? Es gribētu teikt, ka arī tev ir sanācis ļoti patīkams soliņš. Tāds patriotisks, jā. Tāds patriotisks, jā, bet soliņi tiešām ir sanākuši ļoti labi, jo pateicoties labajiem kokmateriāliem un arī dabīgajām krāsām, tik cik mēs te runājam arī ar slavenībām, tad viņi saka, ka soliņi sanākuši tiešām dabīgi. Šī laika dēļ. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka te tiek uzskaitītas minūtes, un tur aug lieli ozoli, kuriem jau ir 100 gadu. Tās vienkārši 2 lietas, kas ir nostādītas blakām. Man īstenībā, ja godīgi, nedaudz atgādina Lietuvas karogu, bet...
Bet droši vien vasara, ja kaut kas ar vasaru, zaļš, zeltens, sarkarīgs. Arī šīm krāsām ļoti liela savdabība. Viņas katra krāsa ir, tā kā tu pats krāsoji soliņu, tu zini, ka tā sarkanā ir magonas krāsa, kas simbolizē vasaru, tā dzeltenā ir banāna krāsa, kas simbolizē augļus, kas ir ļoti veselīgi, un tā zaļā ir piparmētra krāsa, tāds liels kokteils, Tomiņ, ja, tā ir, ja? Pēc Tomiņš zina labāk par mani visu, bet patiesībā tas ir tāds luksafors, kas ir tā kā zaļā gaisma labiem darbiem savā ziņā, vai ne? Всё время ходим, а присесть негде. Ну.